Labrīt, savu rītu jau esmu iesākusi nedaudz. Es gribēju pateikt čau. Esi sveicināts atpakaļ manā kanālā, beidzot. Es varu to teikt. Šodien es taisīšu staļa vlogu pagaidām 10:13. Tad jau es jūs paņemšu līdzi savā dienā, savā rītā arī, pirms es braucu uz Talli. Tātad pirmo aplīti uztaisīju, šiem vingrinājumiem ir jēga, tad ja viņus taisīs 2 vai 3 apļos. Tūlīt es mēģināšu izcīnīt arī otru apli. Pabeidzu arī savu otru apli vingrinājumiem. Es vienkārši dedu. Jā, man kājas tagad tā kā tāda spageti. Redzēs, būs interesanti, kā būs treniņā. Jā, tagad es aiziešu, paēdīšu brokastis un tad jau kaut kad drīz ir jātaisās, jo ir jau 11 un 17 minūtes. Tā kā drīz jau jātaisās ir uz Talli. To video, tāpēc, ka tas ir lēnām jādara, lai es kaut kur tiktu. Un šādi šobrīd man jāatceras, kā vispār šeit par montēšanu visu pati pa sevi, kā viņa strādā. Tā kā, jā, un tūlītās jau ir 12:42, es tūlīt taisos uz Talli. Brīd noteikti bija šī disasters, tāpēc, kad man bija citā dienā ierakstīts manikīrs kaut kā, un tā kā tagad es savākšu vienkārši mantas, un es aizbraukšu sākumā pie manikīra, un tad treniņš man būs kādos 3, kamēr sateicīs negus, un uzreiz no manikīra es tad braucu uz Talli. Tā kā bija šī disasters, bija šī skriešana, bet viss būs ok, tūlītās tiksim ar visu galu. Brīd mēģinu ekstra ātri visu darīt, es ātri tagad burkārņus sagriezīšu, lai man neklo pēc tam paņemt. Mums Talī, kā jūs dzirdat. Es eju tevi pakaļ arī citiem zirgiem, man zirgs jau iekšā ir ievests un viņš ēd, un es tikmēr sāju pārējiem zirgiem, kas arī vajadzīgi ir pakaļ. Tagad būs jāņem ķēvi ar kumeļu kopā. Es nezinu, vai tas kumeļš nāks. Kumeļš arī nāk. Tā kā visi savākti. Un mēs ejam uz Talli, arī, ka citi nāk arī. Paēdis, viņš ir kaut cik notīrīts. Es tagad aiziešu vēl vienam zirgam pakaļ. Jā, tik dīvaini. Tie ir konkūru sadli. Tagad mēs iesvarosimies, kamēr tur zirgi lec. Tātad šo daļu es gribēju tā kā ierunāt, jo es paskaidrošu, ko mēs pārsvarā šeit daram. Man ir vēl video, bet šī treniņa mērķis bija nolikt manu kāju pareizi, jo man ir tendence uz to, ka tā kāja pirksti griežas uz āru un papēdis griežas uz iekšu. Tāpēc arī šeit izskatās dažās vietās, ka es viņam šausmīgi bakstu ar piesi, bet tas nav speciāli. Tas ir tāpēc, ka es nejūtu, ka man tas papēdis tā pagriežas. Un jā, šī treniņa mērķis bija tieši man turpināt strādāt pie tā, lai man tā kāja stāv paralēli. Es nezinu, kāpēc tas tā ir noticis. Tas ir kaut kādā brīdī, vai nu kaut kādu muskuļu man nav pietiekami vai kaut kas, bet jā, tāpēc šajos video tā izskatās, kā izstāst, tāpēc, ka es pie tā vēl strādāju un mācos un mēģinu to kāju dabūt atpakaļ vietā, bet te jau liekšos var redzēt, kad man ir uz 2 soļi man sanāk, un tad ir atkal slikti, un tad atkal sanāk, bet ar visiem fizioterapijas vingrinājumiem visu es pie tā strādāju. Vairāk nekā mīlumiņi. Man nav nekā. Nav man nekā vairāk. Es visu burkānus jau apēdi. Jau apēdi visus burkānus. Paldies tev, ka tu noskatījies šo video. Ja tu esi ticis šeit tik tālu, būs gan īsas video, bet noteikti, ja ir kādas lietas, ko tu gribi redzēt, vai noteikti kaut kādu video, ko tu vēlies redzēt, droši atstāj pašā komentāros, un tad jau tiekamies nākamajā video. Čeviņās!